Sveiciens visiem no Pekinas. Šeit ir Andris, lepni lūdzam mana kanāla piedzīvojumi ar Andri. Šodien es ierados Pekinā no Londonas rītdien. Un rītdien no rīta paidīšu brokastis un došos uz Makau. Makau ir mans tāds galvenais galamērķis. Bija lētas biļetes no Londonas, maksāja aptuveni 280 eiro return. Tas ir kopā atgriezties atpakaļ, ja cena bija iekļauta. Tā kā ļoti lēti. Nolēmu, ka pats gan ne. Vispār es gribēju atkal uz Grieķiju. Pagājušajā gadā arī pavasarī es biju Grieķijā, varētu apskatīties attēlus. Tā diezgan tā interesanti. Jā, es gribēju atkal uz Grieķiju, bet sanāca pēc naudas tas pats kā uz to Makau. Makau man šķita kaut kā interesantāk. To, ka ir tālāk, krietni tālāk. Tas ir bijusi Portugāļu kolonija blakus Hongkongai. Tikai Hongkongai arī maza, bet Makau ir pavisam maza. Tā ir tikai pilsētiņa, kur dzīvo aptuveni 700,000 cilvēku. Būšu tikai nedēļa, man savā ceptuvē, man atvaļinājumi tikai uz vienu nedēļu. Tā kā braukšu uz turieni, nolēmu, Grieķijā. Jā, arī sanāca arī pēc laika uz Atēnām. Tur būtu jāgaida man cits lidojums uz citu kādu salu, vienalga, kuru izvēlētos. Un pēc ilguma un pēc naudas iznākt tas pats. Tas tā šoreiz. Bet es nevienmēr tā lēti sanāku uz to Makau. Tas ir tikai tā sanāca, ka šogad tikai tā atradu. Lidoju no Londonas svētdien. Tas bija 15. marts. Šodien ir 16. 15. martā bija izlidojums no Londonas Heathrow 4. termināla 9:30 vakarā. Ļoti ērti braukt tādā vēlā laikā, jo var izgulēties panakti. Lidojums ir kaut kur 9 stundas līdz Pekinai no Londonas. Arī caur Latviju bija lidojums, jau varētu skatīties tajā kartē. Lidoja arī tā lidmašīna China Southern, tā aviakompānija, kur es lidoju, arī lidojot ar Latviju, garām Latvijai. Jā, 9 stundas, tikai biju pamodies 2 reizes kādas, paēst bija, pēc izlidošanas kaut kur pēc stundas bija rīsi deva ar teļa gaļu, bija kaut kas saldējums vēl kaut deva, tas bija iekļauts cenā. Lidošanas Pekinā arī vajadz izvēlēties vai nūdeles, vai omleti. Ja jūties kā Anglis, piemēram, vai no Eiropas, tad tu droši gan izvēlētos omleti, bet ķīnieši, kuri pēc cita laika dzīvo, daži daudzi izvēlējās tās nūdeles, tas ir kā vakariņas. Vairāk, tā, ļoti garšīgi bija vispārībā. Es tagad viesnīca pie pašas lidostas, gribēju aizbraukt arī centru paskatīties nedaudz, bet nevarēja, nesanāca man. Jo mani drošības dienesti saka kratināt mani, kuru drusku vairāk par stundu varbūt turēja. Uzdeva jautājumus vienus to pašus. Bija tāds jautājuma vilnis, tās pirmais bija posms, pēc tam tāda neliela pauze, un pēc tam atkal jautājuma vilnis. Nākamais un tad trešais. Pārbaudīja mantas, visu ko pārējo. Neko neskaidroju. Es biju pats izbrīnīts, jo tā kā uz latviešiem nevajag vīzu, Latvijas iedzīvotājiem laikam 14 dienas, es tā neatceros. Kā es tranzīts, es tā nemeklēju šeit. Un tad bija mobilē telefona aplikācijā. Vajadzēja aizpildīt datus no vārdu uzvārdu un tā tālāk, kur tu dzīvosi. Un tas bija izbrīnīts, kāpēc nepārbauda. Visu skanēja, pārbauda, mani nepārbauda. Un tad, labi, paskaties pasi, stampu ielika, labi, gāju. Tur visur ir rengens, kur ir tas soma skanē, un tad tu vari iet tālāk. Es to somu noskanēju, man paņēma pasi, uzdeva jautājumus vienus uz pašas. Galvenais bija, kāpēc Makau un nevis Pekina. Kāpēc Makau nevis Pekina? Pie mums labāk ir. Tā es tā jokoju. Makau ir pazīstama ar azarspēlēm. To ir kā ķīniešu sastāvdaļa, bet tur ir tā, ka drusku savādi. Citi tur ir likumdošanas. Piemēram, Ķīnā šeit nedrīkst spēlēt azarspēles pa naudu. Un tā Makau vienīgā vieta, kur var. Tad uzdevā jautājumus, vai tu esi kā azarspēles kaut kāds, kā saka, adikts. Kam patīk azarspēles? Es saku, ne, tikai ceļot. Tālāk prasīja parādīt fotogrāfijas, kur es dzīvoju, kur es strādāju. Par laimi man bija tas fotogrāfijas.
parādīja savas bulcīnes ceptuvē, tā Kinoša kvartālā. Soma čakarē vēl bija to bagāžu, kura man tranzīta, kur es paņemšu Makau rītdien. Tur arī par rāciju zvanīja un arī no turienes arī jautāja mani, kas tur tajā somā. Man bija jāsaka, kas tur ir tajā somā, ko es liku, un tad viņi tur pārbaudīja, un tad piekrita, vai tā tiešām tā ir vai ne. Un tad man pirmā soma, kura šeit blakus, tas bija tā kamera, tas dators, un tā otrā soma man apģērbi. Ļoti viegla soma bija, jautāja man par to, traki daudz jautājumu uzdeva. Skanēja mani uz rentgena, skanēja manas kurpas uz rentgena, jautāja par kameru, ko es gribu filmēt. Tas ir nedaudz, tā kā komīšu valsts. Jā, tā kā nevar stāstīt neko tādu īpašu, kuri viņam nepatiks. Nedrīkst. Kā es saprotu, ka nedrīkst kritizēt komunistisko partiju, ķīniešu, tā kā ne, ar sirbi rokās jātur. Jā, tas baigi, jā. Arī pārbaudīja man, teica, iesteic kameru, parādīja, ko nofilmēja. Un es biju aizmirsis, ka testēju šo mikrofonu. Man kārtā bija palikusi tie video. Un tad man bija jāparāda visi tie filmējumi, īsie, pirms redigējuma. Kad iepriekšēji video, kur es testēju bez stabilizatora. Tas krātās tā video, un es testēju šo mikrofonu. Tad es parādīju, un viņš piepisas pie mana stabilizatora. Paņēmu stabilizatoru. Kā stabilizators skaitās, kā žurnālists. Kāds es esmu žurnālists, es esmu cepējs. Tie nebija veci cilvēki, tie jauni, kā tikko universitāti beidzam, ka es arī mācījos savu laiku policijas akadēmijā. Tad jauni pavisam, kaut kur 27 gadi, kur tā aptuveni. Jā, sievietā, tur 2 čali. Jā, stundu. Tā kā sākās, jau tumšs, es tā nolēmu nebraukt uz kurieni un pasūtīju to, man viesnīcas cenā bija iekļaut arī tā taksists, kurš man atveda un, nekur citu nebraucu, kā vēl, jo šeit Ķīnā ir tā kā mobilais internets nestrādā. Un bez mobilā interneta tu nevari kartē orientēties. Kad ceļo svešu valstī un pirmo reizi es Pekinā nebiju, neceļoju, un karte ir vajadzīga. Mobila interneta šeit nav. Un arī mobilais internets, ja būtu, tad arī karte vajadzētu būt. Kartē es atradu kiniešu, angļu valodā paveicās. Tādā, sūdīga vispār, ne tā kā Google Map, piemēram, Google kartē ir ļoti ērti lietot, vienalga, vismaz tāda, tā AMAP, man liekas, AMAP, neatceros, ļaujiet man paskatīties, tā, jā, AMAP, neredzēsiet tāds, kā, neredzēsiet daži vien, jā, AMAP, varētu, un tā kā, bez mobila internetu, kā teicu, nav ko darīt Ķīnā. Vienalga, Ķīna iedeva daudzam valstīm bezvīzu schēmu visādas, ļoti daudzam valstīm. Latvija no 24. gada novembra Latvijas pilsoņi var apmeklēt bez vīzas. Bet arī bez vīzas šeit viss tukšu, bez turista nav, tāpēc, kāds idiots brauks uz šejienu, ja tu nezini, kur braukt. Bez mobila interneta, bez kartas, bez nekā. Nopērts mobilo internetu lidostu nav. Šeit vietējā ķīniešu tā mobilais internets, ja tu izdosies tev nopirkt, vienalga tev, viņš ir ierobežotais internets šeit. Tu nevari lietot visas Latvijas mājaslapas. Britu arī nevar lietot, tu nevari lietot, ļoti daudz. Gandrīz visu, tikai ķīniešu vietējais šeit strādā. Bet tik vienīgai tāda schēma populāra ir tad, kā nopērts simkārti Hongkongā vai Makau. Un, ja tu esi Makau nopircis, un es nopirkšu obligāti, tad tu vari lietot to starptautisko internetu arī Ķīnā šeit. Vienīgi tev, ja arī pat nelieto to karti, piemēram, Londonā, ja es būšu, tad man vienalga būs kaut cik drusku naudas būs jāliek tajā kartē. Vismaz reizes 5 mēnešos. Citādi varēs noblokēt to karti. Tā kā viņi jau lieto, tad viņi neblokēs, ja vairāk par 6 mēnešiem tu nelieto, viņi var noblokēt. Tā kā pēc 5 mēnešiem man vajadzēs man to kādu naudu likt simkartē, un tad es
Varbūt tas turpmāk varēšu ceļot pa Ķīnu. Varbūt vēl ir Pekinā un vispār daudz tas interesantas lietas šeit ir. Un Shaolin Temple, Shaolin. Jā, diezgan interesanti. Būs, ja izdosies. Ja izdosies, nu, protams. Ai, ļoti traki liela diena. Nu, ja es biju, braucu uz lidostu, Londonas lidosta Heathrow vispārībā braucu pēc darba, biju šausmīgi noguris. Man bija tikai 1 stunda, bija palikusi, sakarāt mantas un bija jāskrien uz stāciju, lai dotos uz to Heathrow lidostu. Jā, bija daudz skriešanu, visa kā bija, ļoti piekusu, lidostu, gulēja, sēdus ļoti. Jā, mani modināja dažreiz tā stjuardes, laikam droši vien, ka krācu šausmīgi skaļi, varbūt tas pats skaļāk nekā lidmašīna. Un tas dzinēja. Tagad ir vakars, tagad ir, laikam, 8:30, 6 stundas, kurās starpībā ar Latviju un 8 ar Lielbritāniju. 9 vakarā būs rītdien no rīta, man būs paņemt brokastis, paēst. Sēdināja iekļūta šeit. Dārgie priekš Ķīnas viesnīca dārgie, to, ko es rezervēju pēdējā laikā, un visas daudzas viesnīcas bija aizņemtas, un tāpēc arī tā, sanāca, ka šī aptuveni 80 eiro. Šausmīgi dārgi. Tīpaši pēc viesnīcas, kur ir tranzīts. Es šeit neceļoju, tikai tranzīts. Bet diezgan labi, diezgan ļoti ērti, to viņu parādīšu. Šeit ir viesnīca. Tāda kā amerikāņu cietumi, zini, tāda filmās ir. Jā, kur tur ir stāvi. Man negribu rādīt, varbūt tas nedrīkst šeit. Kinos var visu ko gaidīt, varbūt tas pateiks nefilmēt, tu piekstesi. Tā, piemēram, jāatnāc šeit, rekur te ir numuriņš. Saves ir, teikana ir, tējas, pavisas maz, tikai 3 paketes šeit ir. Varbūt šeit ir kaut kas ir. Kafija. Labi, fantastiski, un šeit ir man leduskapis ar, kā viņu atvērt. Rēra, kur ir mani. Te ir limonādes. Miranda. Nav vietēji ķīniešu. Interesanti. Pārturta, bļaļ. Rekur, caurums ir. Caurums. Lipīga. Lipīgi buņģiņa, un šeit vēl viena. Metāls jūtams tievāks nekā, piemēram, Londona, arī Miranda. Tas tievāks jūtams. Čibas ir. Čibas neuzmaus. Fairfield by Marriott. Viesnīca saucas. Lūk, tur ir. Es varu spiegot naktī. Šeit diezgan ļoti skaisti tādas te man dušas telpa. Ir, var pat regulēt svaru. Es te netos piepildus ar svaru. Tā, tu vispār strādās, rekur. Ārprāts. Baigi liels svars. Pagājuši nedēļa bija tikai 91, kad noveidos. Es tā lidmašīnā. Tā, duša. Duša pietikuši liela šeit. Rekur, cik liela šeit. Burvīgi. Ļoti patīk. Arī šeit var noturēties, ja kritīsi. Var noturēties, slideni. Šeit nav.
Šeit ir gan var nokrist. Varvīgi. Ļoti daudz šeit spoguļu. Tā, nu, tāda dušas telpa. Ceļiks ir liela gulta. Ļoti ērti. Reku šeit var apsēsties. Var barst cilvēku šeit atnākt apsēsties. Nopirkt kādu baidžu. Iedzert kādu baidžu. Tā baidžu tas ir parasta samagonka 56 grādi. Tā galdiņš, lampas man ļoti patīk, viņas tās pat dizaina skaistas. Labs numuriņš, nu, padārgs. Sildītājs ir. Sildītājs elektriskais. Un šeit ir tāda te, kāds. Ļoti ērti. Interesanti balkons ir. Ap balkonā nav. Rekur, draugi, tas ir pie lidostas. Paliek, un tagad ir marts. Un koki ir kaili. Šeit ir blakus tur hotel. Hilton Garden Inn. Kad braukšu atpakaļam, tā būs man nākamā viesnīca. Pavisam tuvu. Rekur 1, 2, visur ir viesnīcas šeit. Tāda rajons, kur tikai viesnīcas. Daži restorāni. Kur tagad ir 17. marts. Tā, neteiktu, ka ļoti augsti, bet vienalga tā pa augstu. Kur 8 grādi. Nu, tu izversies. 8 grādi. Starp citu tagad filmēju uz Japāņu vintage lenses. Mitsuki 24 mm. Kāds nezinu, internets šeit ierobežots. Google nestrādā. Nu, es cerams uzzināšu drīz Makau. Tas ļoti man patīk stikls šis te. Diezgan skaists. Tā rītdien es nezinu, pie lidostas es droši vien nefilmēšu. Paņems mani uz 2 stundām atpakaļ. Un varēšu nokavēt atkal. Nokavēt. Ja tā labāk es filmēšu varbūt tas, kad būšu klāt Makau. Jā, gribētu es, protams, parādīt mums brokastis, kā tas ir. Brokastis jau kādas būs, es pastāstīšu. Varbūt tās mobilā nofilmēšu, varbūt tās mēģināšu. Nezinu. Jā, bet šeit, filmēt kaut kā ir tā diezgan pabaila. Pagaidām tā, numuriņš labs. Aiziešu uz dušu. Tagad gulēšu un... Jā, tiekamies nākamā dienā. Pagaidām, jā. Pagaidām tā, bet video vēl turpinājumi sekot. Labrīt, draugi, tagad ir rīts, tagad ir 7:30, man pēc 10 minūtēm būs jāizbrauc. Paēdu ļoti labas brokastis. Bija bufeta, ļoti daudz ko var paņemt, man vedars pilns, ļoti garšīgi, superīgi, paņemu risus, cīsņus tur dažādus, un kartupeļus ar teļagaļu, un bulciņus uz tvaika ar dārzeņiem, un ar sīvēnu, un ļoti daudz. Un desertus arī paņemu, tortīšus gabaliņus, piedus riktīgi. Pilnīgi jebko varat ņemt un ēst. Labi, es tagad pasūtīju transferu, braukšu tagad uz lidostu. Tagad atlidoju uz Makau, šeit es esmu pie lidostas, ir tāds kā metro, tikai viņa tā kā, es paši redzat, es nezinu, kā šo transportu sauc. Maksāja biļete līdz vietā, kur es braukšu līdz pēdējai bārā saucās 12, tas naudas es neatceros, viņa saucas, 12 Hongkongas dolāri, bet šeit 2 valūtas, Hongkongas dolāri un vietējie. Pataka kaut kādīgi viņa tā saucās, es gaidu vilcieni. Jā, pie pašas lidostas, rekur te lidosta ir. Šeit ir portugāļu valoda, viņi lieto portugāļu un kiniešu, laikam kantoniešu droši vien, parasto kiniešu. Šeit ir labāks gaiss nekā Pekīnā, bet arī miglains.
Pekīnā tur ļoti miglaini visu no rīta līdz 24 stundas diennaktī tur miglains Pekinā un piesārņots ļoti gaiss. Šeit tīrāks, bet vienalga miglains. Visur Ķīna ir tā miglains. Jā, un tur horizontā es nevaru pietuvināt. Pagaidām šī tā lens ir tā bez zuma, bez pietuvināšanas, bet es domāju, droši vien var redzēt, ka nedaudz tā miglains tur horizontā. Ar acīm es redzu, ar kamēr es nevaru redzēt vai neredzēt. Tā, jūtamies šeit nedaudz brīvāk. Tā es ziņā, ka šeit nelūrē uz tevi kā uz kaut kādu spiegu vai kāds, Pekinā ir tā drusku savādāk. Šeit brīvāks, gandrīz kā Eiropā. Vismaz tagad, pirmais priekšstats. Laiciņš ir labs, kur tā makaņa un siltāk šeit ir, protams. Krietni siltāk nekā Pekinā. Tur bija aptuveni 7-8 grādi. Līdzīgi kā Latvijas tās klimats. Šeit ir karte, vai ne karte, šeit ir parādīts tās stācijas no lidostas līdz Barai busiem. Tā es nezinu, cik es varu lietot šo kameru, nedos tā papēlu man, lai mani nekritē vēl kādu stundu divas. Atbrauc.说一口那个，我们是8点30。对，那个。
posma pietura bara. Tā arī pēdējā pietura šī līnijā. Es vispārībā domāju, ka šeit būs skats uz jūru. Šeit nav kāda tunelis. Jā, žēl īstenībā nav skatu uz jūru. Iepriekšējā pietura saucās okeānu, portugāļu valoda okeānu. Es te domāju, ka pēc kartas skatoties tur ir kā jūra vai no liela upe. Agrāk te bija jūra. Es te domāju, ja saucas pietura okeānis, tad tā vienkārši es nezinu, ūdens vispār, es nezinu, kā saucas upī, kā gribat to saucīt. Šeit jābūt labam skatam, jābūt uz tilta, ja tāda sataisīja dīvaini. Šeit ir stācija bara, Estacio da Bara. Portugāļu valodu joprojām lieto. Skaisti. Viņa 99. gadā atgriezās Ķīnā. Ļoti ilgu laiku bija Portugāļu sastāvā, kaut kur no 1600 kaut kādiem gadiem. Jā, pavisam tikai nesen viņi atdeva šo Ķīnai. Jā, tā kā diezgan ilgu laiku bija šeit Portugāļu. Kādi varbūt arī šeit ir. Es tā redzu, ka ir tā cilvēki izskatās kā miks. Ķinietis un portugāļu, tā miksiņš. Bet šeit jūtams ļoti, ļoti brīvi. Salīdzinot ar Pekinu, tur visādi policisti un tā sargi skatās tā uz tevi. Kā šeit ir svaigāks, kā es varu tā teikt. Jā. Brīvāk jūtams viss. Tur kaut kā jau pa piesārņotu gaisu saku, bet šeit jūtams brīvāks. Es varu atnāstot, ka šeit ir brīvā Ķīna. Jā, brīnišķīgi. Tā, es laikam iešu uz viesnīcu. Tā, pie stācijas, tā, sataisīs. Tas ir galīga pietura galā, šeit no lidostas skatus uz Makau. Šeit tāds pie stācijas skats uz upi. Tas, man liekas, ne tas, ko mēs braucam garām ar to tuneli. Tas tunelis krietni ilgāk, ja jābrauc ne pa šo. Es varbūt nezinu. Grūti teikt. Vispār iesim uz viesnīcu. Šeit tolki ir pie stācijas par brīvu. Ļoti silti, tagad ir 17. marts un jūtams kā vasara Latvijā. Es te pie šīs stācijas, kur tur ieeja. Es iešu tagad 17 minūtes kaut kur līdz viesnīcai. Šeit tā klusāk. Pie upes tas bija diezgan tā, skaļāki. Jā, cik šeit, cik daudz reiz labāk. Pekina jau ir skaista pilsēta, vēsturiska, piesārņota tas nekas. Nekas jau nebaidās no plaušu vēža. Tā ir interesanta, tur ir visādi slavenais. Tā ķīniešu mūris un imperatora tas, kā pils. Kur tagad Mao Dzeduns apglabās. Tas viss ir interesanti. Bet, vēl pat šeit ir labāk. Es vienkārši varu brīvi steigāt. Cik labi, ka Latvija nav PSRS sastāvā. Daudziem varbūt nepatiks. Bet, krietni labāk. Var steigāt, ko gribi. Paust domās, kā gribi. Tas ir brīvs. Bez jebkādiem ierobežojumiem. Ir ierobežojumi. Tādi, sīkie, bet pamatā tu esi brīvs Latvijā tagad.
šausmas man būs laikam uz to kalnu jārapo. Es to ļoti ceru, ka ne. Ka portugāļu valodā šeit estrādā Žao Paulino un kinēšana portugāļu valodā skaisti. Latvijā arī varētu kādas kolonijas šeit piemērot man visiem arī laimīgāk labāk. Jāņa Leļa iela. Dīvaini šeit ir jutams tā pēc klimata kā Portugāle. Nu, ja, pieņemsim, ņemt martu. Ļoti līdzīgs klimats. Es biju Portugālē dažas reizes, un dažas, pietiekoši. Varētu pateikt, kur es tieši biju, Portugālē. Lisabonā, Dienvidu Portugālē, Ziemeļu Portugālē biju. Azoru salās biju, kādas 3, Madeira salā biju. Un klimats ļoti atgādina šo, kā šeit ir. Visam varbūt tās Portugāļām nepatika ceļot uz ziemeļām, kur ir sniegs, kolonizēt, piemēram, Latviju, kāda Liepāja ostu, kāda celti. Nevis Ķīna. Izvēlēs tādas siltās vietas. Jā. Ķīna. Indija bija tā slavenā Goa, varbūt, kas dzirdēja Goa. Jā, tā arī bija Portugāļu kolonija. Ai, tik rapā šeit būt. Skatās, kas te, kā izskatās šeit no kalna. Un pukītas iet. Pazīstama kolonija. Portugāļiem, kuriem bija, te laikam bija nevija Aglona, atvainojas, Angola. Nevis Angola, ne Mozambika, ne Cabo Verde, Brazīlija. Jā. Portugāļu valodā vairāk runā Brazīlija, krietni vairāk nekā pati Portugālē tagad. Vai šausmīgi pikas. Es, starp citu, pa metro samaksāju tikai, jau uz eiro 30. Ļoti lēti. Un tās te debeskrāpes ļoti populāras. Populāras. Pazīstams pasaulē viņš ir. Tieši tuvāk redzēsiet. Tagad uz kalnu, tagad atkal no kalna, cerams, ka atkal pēc tam ne uz kalnu. Ceru. Uz metro būs man jāiet tāds gabaliņš, 17 minūtes. Varbūt būsiņš būs. Principā, šeit arī ir daudz ko pētīt. Tas, ja, piemēram, uz tiltu, pāri tiltam, tad man būs jāņem metro. Šeit jūtams, ka Portugāla. Klusi, mierīgi, skaisti, silti. Portugāla. Man taču viņi negrib būt palikt Ķīnas sastāvā. Autonomija viņiem ir liela, viņiem sava nauda, viņi saglabā arī portugāļu valodu rekuši. Nerunāju tik plaši kā agrāk. Tur ir Makao karogs, tikai pēc likuma tas ķīniešu karogam, tam sarkanam jābūt lielākam salīdzinājumā ar to zaļo karogu, kā Makao, tas ar lotus laikam. Es tad domāju, tā pukīta. Nevaru pietuvināt, bet es domāju, redzēt. Jā, un viņi ir savas
No internāts arī pilnīgi brīvs. Var ložināt pa visādiem BBC un tā tālāk. Portugāļi tas var mājaslapas apmeklēt. Ķīnā, piemēram, nedrīkst. Ķīnā es biju viesnīcā, tur vispār neko ziņām neko nevaru sameklēt, atrast, izlasīt. Tikai vienīgi, ko balsta diktē, to tikai arī var klausīt. Šeit ir brīvāk. Vienīgā atšķirība tā ir tā, ka, piemēram, kaut kāds komīts Riška atbrauc uz šejieni, tad viņam te vajag paklaņīties. Tikai tā atšķirība. Tā tev ir liela tā autonomija. Jā, Palmas, Ierīgi Kils, Portugāla. Malači viņi ļoti malači. Hongkongā es nebiju, šeit blakus Hongkonga ir. Te jau Britu kolonija, tur, kur es dzīvoju jau gandrīz 20 gadus. Cik kāda laiska? Gandrīz 20 gadus Andris dzīvo Londonā. Jā, mājās tāda tā Eiropiskas Portugāļu cila. Man liekas, šeit ir tā vecpilsēta, šeit blakus, kur jābūt. Un tā aiz tilta tie jaunākie, tie visādi tur kazino, tā tālāk, šeit ir vecpilsēta. Nevar šeit tieši, bet blakus. Es ceru, ka jums mani dzirdat tā, un es starp citu arī filmēju uz vintāžu objektīvu. Tā. Kā man pāriet? Iet. Ai. Parka. Tā, gribēju kaut kur runāt, aizmirsu. Labi. Rādu komentāru. Jā, uz Hongkongu varbūt tās nākamgad. Es tā ceru. Man starp citu ir veikaliņš. Es atveru Etsy. Es taisu mantas dažas kopā ar draudzeni pārdodam. Ja ir interese, es ielikšu mājaslapu. Varbūt tās būs interese nopērciet. Ļoti kvalitatīvi, rotājumi, gotika stila. Tur, kur apraksts, es jums ielikšu to mājaslapu. Iet apskatīties. Varbūt kāds ir patīk gotika stils. Jā, filmēju uz vintāžu lenses, jā. Objektīva. Būs jāpaskatās, būšu viesnīca, kura gadā jā. Būvēs tas ķīniešu, pagaidiet. Mitsuki 24 mm. Droši vien ļoti vintāžas krāsas. Nevaru zināt, netestēju vēl. Maksāja, es neceros, kaut kādi, varbūt tās 25 eiro, plus adapteris. 15 vai 20. Полтиннику, 50 eiro kaut kur. Cik labi šis. Maz mentu. Nekas neskatās, bet runā, kāpēc tu lieto stabilizatoru un kameru. Kāpēc lūrēti pa malām. Vienkārši brīvi. Gribēju filmēt. Gribētu filmēt. Ja no valsts jūs tādas protams, es nefilmēšu. Neesmu jau pamuļķis. Muļķis arī neesmu. Nu, par laimi šeit ir mana viesnīca Riviera Hotel. Samaksāju es. Krietni dārgi. Šeit ir paņēmojis brokastis. Netiešu tagad, cik maksā viesnīca pateikšu. Aptuveni, manuprāt, 450 eiro. 450 aptuveni. Līdz pirmdienai, tagad ir otrdienai līdz pirmdienai. Skaisti. Labi
Tieši uzņemt. Veikalos nekad neredzēju vēl, un restorānā aiziešu apskatīšos vēl. Nu, es esmu šeit, 3. stāvā. Es esmu savā viesnīcā. Tā, šo karti man vajag. Tā, gaismai. Tā. Vēl nelūrēju, nezinu, kas šeit ir. Nu, standarta, vanna ir brīnišķīgi. Manna man būs ļoti jauki. Lasjāni visādi šeit. Dārga viesnīca, ļoti dārga. Cepumiņi ir Portugāļu stila. Cik jauki. Un kā tikt iekšā? Rekur. Portugāļu cepumi Ķīnā. Cik jauki. Balta kafija. Balta kafija Malaizija populāra. Man liekas, ka kopi putin. Kopi pituh. No, putin, putih. Putih. Rasminētie. Brīnišķīgi, skaisti. Krūsīt ir 2 personām. No rekur. Cik brīnišķīgi un jauki. Pietiekoši vietas un pietiekoši dārgi. Tā būs jāpaskatās, cik es tam samaksāju. Nu, jā, dārgi, 453 eiro pa 5 naktīm. Nu, ir tā vērtas, es uzskatu, Makao un tā. Nu, interesanti man, jau ilgu laiku man interesanti. Un Hongkongu gribu apmeklēt, arī būs krietni dārgi. Nu, ceļam uz pētīšanu tas ir dārgs prieks, bet, kāda bauda. Jā, es tagad mobilā filmēju, es tagad esmu restorānā un pasūtīju izmēģināt balodi. Balodis tiek kādi gurkits laikam. Aleņš ūdens nebija. Nācās paņemt aleņu. Aleņš no Hongkongas. No Hongkongas, man saucas rakstīts, ka vārds varīts Hongkongā. Es esmu savā viesnīcā, vispārībā es gāju uz veikalu. Nu, šeit ir daži veikali. Bija viens pietikuši labs, liels veikals blakus. Bet, pa ceļam atradu to restorānu. Vispār gribēju pelmeņus, bet viņa teica, ka pelmeņi, tie ķīnieši un garšīgi diezgan. Viņa teica, ka padot no rīta, un tur daudz bija kas. Bija pa dārgu un nevisai dārgu. Balodis bija tāds kā variants, kā es nereiz nemēģināju, viņš populārs šeit. Dīvaini vispārībā, bet bija garšīgs un garšoja kā pīle. Kā pīle bez taukiem. Kam garšo pīle, tam arī balodis arī patiks. Tas pats vienīgs. Latvija, protams, balodis neestu. Bet šeit Makao, kā Dienvidu Ķīnā, bija interesanti piebiedroties tādēs kultūras un ķīniešu atmosfērai. Jā, ja būs iespēja, es nebaidīties, izmēģinu. Garšīgs bija. Jā, tā kā viņa teica, ka ūdens viņam nav. Un tā es domāju, ka viņa meloja maita. Viņa teica, ka tikai alus ir, tāds no atsvaidzinošiem dzerieniem. Es saku, ja gribu ūdeni, viņa teica, ja es skrienu uz veikalu, šeit blakus ir tas veikals, uz kurien es vispār plānu iet. Es domāju, labi, paņemšu es to aliņu. Un otra schēma bija tā, ka man iedeva tos gurkus. Es domāju, ka tie gurki ar čili, viņi būs kopā ar to balodi, bet izrādās atsevišķi. Ja paņēmi mutē, tad tur būs jāmaksā. Nevisi dārgi 2 pounds kaut kurās par tiem gurkiem ar čili. Un kopumā tas alus, tie gurki ar čili, tas balodis man izmaksāja 9 poundi 30 centi, aptuveni 12 eiro. Malas balodiņš tāds, Makao nav Ķīna, viņa nedaudz dārgākā drusku.
bija interesanti. Man Makau vairāk patīk vienalga. Jā. Nedos pārmaksāt drusku ir mobilais internets strādā, tā Google Map kartes strādā viss brīdišķīgi un soļo brīvi, neviens uz tevi nelurē, neviens tevi nepasauks, neviens tevi kradinās, neviens neko. Vienkārši brīvi, kā Eiropa, kā normāla valstī. Es ceru, ka pēc tam lidošu atpakaļ, nepateiks man parādīt video. Es tā nav ko mīļši, vajag uzmanīt. Tā, es tā mobilai uzfilmēju to balodis, es ceru, ka es atradīšu mobilai un ielikšu gabaliņu. Jā, tas bija mans tās pirmais video ceļojums no Londonas, Pekinas uz Makao. Ja jums patīk šī video, lūdzu spiediet like pogu. Man ir arī veikaliņš, kur es pārdodu gotu stila mantas, paštaisītas, augstas kvalitātes. Lūdzu iečakojiet Etsy, tur būs apraksts. Tur atradīsiet to linku uz Etsy veikalā. Jā. Ja jums patīk, obligāti. Ņemiet ļoti augstas kvalitātes preces, ļoti. Jā. Tiekamies nākamā reizē. Tā.